Šodien dosimies uz Latvijas bioloģiskajām saimniecībām. Uzzināsim, kā top veselīgs ēdiens. Dodamies! Kā saucās jūsu saimniecība? Jā, sveiki, saimniecība saucās Sijā Jaunteči. Nosaukums arī nav nejaušs, jo mēs dzīvojam Mārupē un mūsu māja sauc Pēcteči. Tad mēs ilgi domājām, ja jau mums ir Pēcteči, tad šeit būs Jaunteči. Ļoti skaista doma, manuprāt. Bet, lai Jaunteči rastos, droši vien, ka bija vajadzīga kaut kāda ideja, kāpēc mēs un ko mēs vispār darīsim. Kā jūs līdz tam nonācāt, ka šeit ir smilcērkšķi un, kā es redzēju, arī aronijas? Jā, mēs ar vīru domājām, ko varētu darīt papildus ikdienas darbiem. Un esam diezgan daudz pētījuši dažādas nozares, tā skaitā mēs esam pamēģinājuši ķiploku audzēšanu iepriekš, esam papētījuši spinātu audzēšanu, kas bija tāds viens no mūsu tādiem arī sapņiem, ka varētu, bet beigās tiekoties ar audzētājiem Vācijā un saprotot to investīciju pusi, tad tikai sapratām, ka mēs nevarēsim. Un tad mēs domājam, kas ir tāds Latvijā, kas tā kā varbūt nav tik populārs, un nonācām līdz aronijām. Smilcērkšķi ir paralēli, jo smilcērkšķi ir diezgan populāri. Un sākām ar ideju uz papīra un pirmie zemes gabali, un tā mēs esam nonākuši līdz jau 11 hektāriem aronijām. Tad no spinātiem līdz aronijām. Jā. Karusels mazliet ir, nav tā, ka tur, jā. Un, ja šī nav jūsu ikdiena, ko jūs ar vīru darat? Nevis brīvajā laikā, bet no aronijām brīvajā laikā. Jā, mana profesija ir veterinārārsts. Tā kā darba dienu pavadu šajā jomā. Un vīrs savukārt ir inženieris pēc izglītības un vada vienu skaistu uzņēmumu Latvijā. Un, tā kā es meitenēm darbā saku, ir 5 mēs aizveram datorus un man sākas otrā maiņa. Tieši 2 maiņās visu laiku. Labi, ka ir 24 stundas, ka jūs varat strādāt. Tomēr gan jau, ka iet labi un tās ogas var nodot. Ir tā, ka ir kas pērk. Ir dažādi katru gadu, bet šogad ir ļoti liels pieprasījums ogām. Es domāju visām, jo daļu skāra pavasara salnas, ne tikai Latvijā, arī Eiropā. Un par smilcērkšķiem, jā, šogad cena ir laba, pieprasījums ir liels. Vienu lauku jau esam nogriezuši, žēl nav ko parādīt. Tas tiešām bija tāds ražīgs lauks. Un jā, arī aronija šogad ir pieprasīta, zvana no vīndarītavām, uz farmāciju, jā, lielākā daļa aizies. Un arī cena ir, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, gan veiksmīga. Kā var dzirdēt fonā, kaut kur tālumā traktors darbojās. Viss notiek, lauki tiek apstrādāti. Kā jūs sapratāt, ko vajag darīt un kā vajag darīt? Jo, ja inženieris un ārsts kopā mēģina apstrādāt laukus, tad noteikti kaut kas ir jāpēta. Patiesībā tā, ka gan man, gan vīram bērnība ir pavadīta laukos. Un tie, kas ir gana daudz piedzīvojuši jau bērnībā, es domāju, ka viņiem jau daudzas lietas ir pašsaprotamas un zināmas. Un, jā, par daudzām kultūrām ir dažāda veida cilvēki, pie kuriem var smelties gan ar informāciju, gan ar jaunākām tehnoloģijām. Mēs to visu izmantojam. Jā, aronijām arī braucam uz Poliju, mums ir fantastisks sadarbības partneris. Sūtam viņam zemes analīzes jautājumu, ko vajag, kā bioloģiskus, ko mēs varam papildināt, ko nē. Un, jā, tas ir viss pateicoties cilvēkiem un tehnoloģijām un internets. Un, visu laiku sazinieties ar pārējiem audzētājiem un mācīties. Jā. Tas ir burvīgi. Es skatos, jums ir arī bišu stropi. Jā, pagājušajā gadā nāca man doma, arī nejauši, viss ir saistībā ar aronijām, jo izlasīju, ka bites spēja palielināt ražību 15–20%, tad aputeksnējot, un biju spiesta iet mācīties biškopību. Tā kā esmu izmācījusies gada griezumā Ogres tehnikumā, pateicoties fantastiskiem pasniedzējiem un prakses vietām. Un, jā, 5 saimes patreiz ir, un droši vien nākotnē iešu uz lielāku skaitu. Bitinieci arī. Tā dzīve mūs māca uz priekšu ar vien vairāk. Par Eiropu un atbalstu. Kā ar to jums veicās? Izcili. Mēs būsim tas labais piemērs. Veiksmīgs stāsts sākās ar to,
kas uzvanīja uz konsultāciju centru Jelgavas birojā un man iedeva ļoti, manuprāt, veiksmīgu uzņēmējdarbības konsultanti Agnesīti, paldies viņai. Mēs kopā esam uzrakstījušas 5 projektus, tikko pēdējais 5. ir apstiprināts, tā kā esam izsmēluši šajā periodā pilnīgi visus finansējumu un gaidīsim jauno kārtu. Bet par to arī veicās, cik es saprotu, šis traktors arī ir Jā, šajā šis ir sakarā pirmspēdējais. Jā, tā kā te mums gan gāja tā kā pa kalniem, iekritām tajās lielajās kontrolēs, jautājumi, viss jāparāda, bet tas ir normāli un no tā nevajag baidīties, jo tie projektu attīstītāji ir dažādi, vai ne? Kādam ir bijis veiksmīgs stāsts, kādam nav, un mēs ļoti labi saprotam visas institūcijas, kas nāk un pārbauda un esam atvērti, un tāpēc arī sanāk. Tas process pats jums bija saprotams, nebija saprotams, viegli, grūti, kā jūs vērtētu to? Es domāju, ka pats process tur jau noteikumi ir ļoti skaidri, un ja tu zini, ko tu vēlies, jā, un par cik mums ir arī konsultants, tad kopā mēs veiksmīgi sadarbojamies. Noteikumi vienmēr ir skaidri, jā. Nav bijis neizpratne vai pārpratumi vai, jā. Un kāds būtu jūs tāds novēlējums visiem pārējiem Latvijā, kas domā, varētu audzēt ogas, piemēram? Jāiet, sapņi piepildās, ir jāsapņo, ir jādara un noteikti iedrošinu nebaidīties, mēģināt sākt ar mazumiņu. Arī mēs sākām ar mazumiņu. Pirmais mazais projekts, kas bija ar 100% atbalstu, kā reiz šogad viņš ir noslēdzies un pirmā 5 gadi ir pagājusi. Un darat, sākt ar mazumiņu, sākt ar vienu, skatāties, ejat ar otru, nākamo un tā jau aiziet, ja patīk. Mazumiņš pa mazumiņam, bet kā bija tie projekti? Cik es saprotu, ir 5 bijuši kopā? Un ar ko sākāt? Jā, tātad pirmais mums bija uz Aronijas stādiem, kas šogad ir pabeidzies, un tad nākamais projekts bija uz tehniku. Tad mēs iegādājāmies vairākas tehnikas vienības. Viena no tām ir zemes frēze pakotājs, kas mums ir bijis ļoti noderīgs agregāts. Tad mēs iegādājāmies arī starprindu tādu rušinātāju un pļāvējs, jā, tas arī. Pilienu laistīšana Aronija laukam, arī tā skaitā 4 hektāri esam ierīkojuši. Un jā, minerālu mēslu izkliedētājs vēl nāca tajā projektā. Tā kā to arī esam veiksmīgi realizējuši. 3. projekts atkal ir Aronijas stādi. 4. projekts ir šis te brīnišķīgais traktors. Un tikko noslēdzām 5. ar Aronijas stādiem. Tas viss ir diezgan tādas specifiskas lietas, kur otrā pusē arī cilvēkiem būtu jāsaprot, par ko arī ir runa. Jā. Kā ar šo skaidrošanu jums veicās? Jā, tur ir gājis dažādi, ka reiz traktoram aizmugurē šī te otra frēze, kur arī mēs bijām ielikuši projektā, to mums neapstiprināja, jā, varbūt neliels rūgtumiņš, jā, atkal pašiem jāfinansē, jo, kā redzējāt, jā, lai safrēzētu šo te lauku un stādīt nākamo kultūru, mums viņa ir vitāli nepieciešama. Tā kā, bet kopumā jau iedziļinās gan konsultants, kas tev rakstā, gan mēs no savas puses iedziļinamies. Jā. Tāpat ir tehnikas tirgotāji, jā, kas šo visu specifikāciju pastāstā, parāda, ņemam no visiem resursiem patiesībā. Un cik jums ilgi sanāk, teiksim, viena projekta realizācijai tas posms? Tas ir vairāk atkarīgs no lauka atbalsta dienesta, bet no tā startiņa, ja mēs skatāmies, kaut kādi mēneši 3, tas ir kā minimums. Veiksmīgi vienreiz bija nedaudz ātrāk, bet 3 mēnešu laikā tu tā kā zini jau to rezultātu, vai būs, vai tomēr nebūs, un attiecīgi var plānot tālāk. Pēc tam, kad tiek plānots tālāk, kad tiek izdarīts, gan jau, ka nāk skatīties, vai ir viss pareizi. Jā, mēs esam arī diezgan daudz šīs kontrolas uzņēmuši, sākot jau ar 1. gadu, nāk vienreiz skaita, vai tiešām ir tie 4200 stādi uz lauka, jā. Tad
katram projektam ir 5 gadu šis uzraudzības laiks, un kā reiz mums noslēdzās šogad Aronijām šis uzraudzības laiks, un tad pavasarī brauca atkal meitenes, filmēja ar droniem, skatījās, atkal mēra, bet tas viss, manuprāt, ir ļoti normāli, tam tā ir jābūt, jo citādi, kur tad mēs to naudu tērējam, vai ne? Nu, kārtībai jābūt. Kārtībai jābūt, un tikai mēs esam atvērti un vienmēr uzņemam, un kontrols ir, bez kontrolēm tu nevari. Jo ir jau arī tie stāsti, kad viņi netiek līdz galam realizēti. Tāpēc jau ir, jā, tā kā veiksmīgi. Kad esam noslēguši ciemošanos saimniecībā Jaunteči, dosimies uzklausīt, kas par bioloģisko saimniekošanu sākāms valsts sekretāra vietniecei nozaru politikas un tirgus jautājumos Lienai Jansonei. Par bioloģisko lauksaimniecību. Kā to cilvēkam saprast? Kas tas īsti ir? Bioloģiskā lauksaimniecība, tā vienkārši uzvārds, tas ir viens no nozares veidiem, kur saimnieks saimnieko vidē draudzīgām metodēm. Respektīvi, viņš plāno savu saimniecisko darbību, skatoties no vidēji draudzīgā aspekta, ko viņš var darīt, gan ievērojot augu maiņu, gan ievērojot dažādas šīs tehnoloģijas, gan izvēloties tikai bioloģiski akceptētus auga aizsardzības vai mēslošanas līdzekļus. Un, principā, tas nozīmē, viņš saimnieko vidē draudzīgi. Vai mēs kaut kur Latvijā varam sajust atšķirību? Nav vidē draudzīga saimniekošana? Pirmkārt, es kā arī patērētājs skatos no patērētāja puses. Pirmais, ko es redzu šo zaļo zīmīti, kas apliecina, šī saimniecība un viņā izaudzētie produkti ir ar bioloģisko marķējumu, tad droši vidē draudzīgi produkti. Tas ir pirmais, ko es redzu. Tātad marķējums ir? Marķējums ir, un to atpazīst, jo viņš ir arī visā Eiropā, ne tikai Latvijā, viņš ir visā Eiropā, un šī zīme tiešām ir atpazīstama, viņa ir kā zaļā lapiņa. Ja mēs tagad no tiem produktiem atkal aizējam uz dabu, kā samērā tas iespējas, ir jūtams, ka ir bioloģiskā lauksaimniecība vai nebioloģiskā lauksaimniecība? Tas ir kā saimnieko. Protams, to var redzēt, jo tā kā viņi saimnieko ar vidē draudzīgām metodēm, viņām ir varbūt mazākas ražas, brīžiem laukos var vairāk redzēt šīs nezdāles, bet es gribu teikt, ka Latvijā ir ļoti daudz saimniecības, kur ievērot visu šīs tehnoloģijas, arī ļoti labas ražas un ir šie produkti. Tā ar acī, nav profesionāls, to nepateiks. Kādi būtu tie plusi? Kāda būtu nevis tikai tā pātaga, bet tas burkāns, jo skaidrs, ka jāraksta vairāk. Protams, tā kā viņiem ir zemāks ražas, lielāka izdevuma, tad tas plus, ko mēs darām no savas puses, mēs dodam dažādus šos atbalsta instrumentus, kas ir maksājumi papildus par to, ka tev ir certificētas platības. Jāsaka, pēdējos gados arī nostabilizējies, mums vidē ir ap 300,000 hektāru bioloģiskās certificētās platības. Tad ir dažādi šie investīcija veidā pasākumi, jo tieši investējot, piemēram, bioloģiskā piena lopkopībā, tas arī dod ļoti lielu ietekmi emisiju mazināšanos pasākumos, kas Latvijai kopumā pret Eiropu ir ļoti nozīmīgi. Tā kā ir dažādi šie atbalsta instrumenti, kas ir pretī, lai tu saimniekotu, bet, protams, jau galvenais ir tirgus un ir jāskatās šī tirgus pieprasījums. Kā zemniekiem iet tieši ar šo tirgu, pieprasījumu, maksājumiem? Vai ir izdevīgi būt bioloģiskam lauksaimniekam Latvijā pašlaik? Šobrīd situācija nav viegli, tāpēc, ka tā cena tirgu nav konkurētspējīga. Viņa, var pat teikt, ir reizēm pat zemāka kā klasiskajiem produktiem, bet, kā es teicu, ļoti daudz zemnieku saimnieko pēc pārliecības, un tad arī meklē šos tirgus pieejamības, tā kā viņiem ir ko iespringt, lai nodrošinātu šo savu konkurētspēju. Latvijā tā ir niša, kurā var, un tas, kur mēs arī ejam, un zinu ļoti daudz uzņēmumus, kas ir jau iestartējuši, ir šie eksporti, jo arī Eiropā mēs asociējamies ar valsti, kuru saimniekojam vidē draudzīgi, kā zaļā valsts, un līdz ar to ieejot eksporta tirgos, tas ir potenciāls, kur mēs varam. Kāds ir potenciāls šai nozarei? Potenciāls ir liels, tāpēc, ka tas ir viens no Latvijas arī virzieniem, uz kur mēs varam strādāt, it īpaši koncentrēties uz eksporta tirgiem, attīstot šo produktivitāti un arī patērētāju pieprasījumu, kas ir pēc bioloģiskiem produktiem. Tā varētu būt Latvijas Nokia mūsu. Mēs varētu
Tas ir viens no virzieniem, kur Latvija ir, jo mēs dzīvojam zaļākā valstī. Tiešām tā arī šeit jūtos, un tas ir no viens virzieniem, kad strādājot ar ilgspējīgām metodēm, mēs varam arī šos te produktus ar šo te zīmolu arī pārdot. Kā ar to salīdzināšanu? Tā kā vajag salīdzināt vai nevajag salīdzināt šos produktus? Nevajag. Es domāju, konvencionālos un bioloģiskos. Nevajag salīdzināt, tāpēc, ka katram ir sava nozīmīga loma, gan vietējā tirgū, gan eksportā, un bioloģiskā ir viens no nišas produktu veidiem. Es viņu to tā uztveru pret tiem kopējiem hektāriem, kur mums ir potenciāls, ko mēs varam attīstīt gan ar jauniem produktiem, gan ar jauniem eksporta tirgiem un iet uz priekšu. Kad esam aprunājušies ar valsts sekretāra vietnieci nozaru politikas un tirgus jautājumos Lieni Jansoni, dosimies ciemos pie saimniecības Very Berry. Lai gan fons saka daudz ko mums priekšā, bet ar ko nodarbojās jūsu saimniecība? Very Berry audzē ogas, dzērvenes, melenes, avenes, mazliet kazenes, pārdod svaigas ogas un pēc tam pārstrādā to, kas paliek pāri, pārstrādā. Tas ir audzējam gan svaigam tirgum, gan paši sev pārstrādāt. Mēs pašlaik esam tādā diezgan komplicētā būvē, ko sauc par tuneļiem, bet kā sākās Very Berry stāsts? Very Berry sākās jau 1998. gadā, īstenībā pat mazliet agrāk. Es esmu dzimusi šeit laukos, Gulbenes rajonā, Galgauskā. Un mans paps šeit strādāja Trapenē, viņš bija kolhozas priekšsēdētāja vietnieks. Un viņš kaut kādā veidā gribēja mani no Rīgas dabūt atpakaļ. Un tad viņš bija izgudrojis strausus, tad viņš gribēja līnus, tad vēl aitas, uz ko es neiekritu. Un tad viņš bija atradis dzērvenes, un uz dzērvenēm es iekritu. Nav jau tā, ka galīgi tā kā muļķis paskatījās un izdomāja un iekrita. Nē, mēs ar vīru bijām kopā gan Baltkrievijā, apraudzījām tos audzētājus, gan bijām Amerikā. Tagad ir sāk audzēt arī poļi. Es esmu bijusi tajās platībās 10 hektāri. Bet atšķirība no citiem ar mums ir tas, ka viņi audzē smiltī, skābā smiltī. Skābā smiltī ir jāmēslo ļoti daudz. Ir jādod slāpeklis, kūdrā, tas ir jādod ar ļoti lielu apdomu. Un īstenībā šogad vispār, tāpēc, ka līst un ir karsts, arī tagad kūdra pati ražo slāpekli. Un īstenībā oga, kas ir audzēta kūdrā, gan melene, gan dzērvene, viņas ir garšīgākas. Es nezinu, kāpēc, bet viņas ir garšīgākas. Ja? Līdz ar to tas tā noteikti ir mūsu Nokia, bet tur ir vajadzīgs cilvēkiem atbalsts, ir vajadzīga drosme, ir vajadzīga ilgtermiņa droši vien līgumi, ir vajadzība atļaut privatizēt apstādītos purvus. Es domāju, ka tas noteikti pavērtu. Mums nepietiek ogas, mums tāpat oga kaut kur ir jāmeklē un jāpērk, jo dzērvene īstenībā ir latvieša visvairāk patērētā oga. Pirmos 4 tuneļus mēs uzbūvējām pa Eiropas naudu, nākošos 4 pagājušā gadā pa savu naudu, un šogad nolēmām vēl 4 uzlikām klāt tuneļus arī paši pa savu naudu. Tā ir tā lieta. Jā, tā Eiropas nauda mums iedeva grūdienu, jo īstenībā bez tās varbūt mēs pat neriskētu bez atbalsta. Es klausos stāstus par ogām un mazliet siekals sariešās, bet jūs ne tikai audzējat viņus, jūs jau arī viņus pārstrādājat. Jā. Tas sākās 2005. gadā. Īstenībā kaut kādā 2002. 2003. mums vairs nebija kur likt ogu, jo lielogu dzērveni neviens Latvijā nepazina. Bļāva, ka tā ir sausa, negaršīga un vispār nekam nederīga oga. Bet jā, mēs viņu vācam nesasalušu, kuru nav sals dabūjusi, līdz ar to viņa tiešām ir sausa liela, bet viņa savu raksturu parāda pēc tam, kad viņai dabūjusi salu. Tad viņa paliek sulīga un garšīga. Un mums nebija kur likt. Mēs dāvinājām spilvai, dāvinājām kronim, dāvinājām, lai viņi izmēģina, ko ar viņu var darīt. Un tad Rūpniecības tirdzniecības kamera, kuras biedrs mēs esam, man liekas, no pašas atjaunošanas sākuma, viņi mums piedāvāja mārketinga kursus Vācijā. Un mēs izbraukājām, un tur vāciešiem ir tādas ražošanas, kā mums ir katrā reģionā. Tieši tādas ražotnes, kur ražo sulu. Un tad mēs ar vāciešiem draudzējamies, un tā 2005. gadā mēs uzbūvējām cehu. Un vācietis man teica, sāc ar mazumiņu, sāc lēnītēm, un tad pienāks brīdis, kad tu redzēsi, ka tev ir par mazu. Un tad jūs tālāk redzēsiet, mums bija jau viens brīdis, ka bija par mazu, mēs piebūvējām klāt, kā Baltijas ogu kompānija, mēs esam kooperatīva biedrs, un šogad mēs būvējamies atkal no jauna. Es savos gados esmu paņēmusi lielu kredītu un būvējam jaunas saldētavas un jaunu pārstrādi. Bet tiešām tas apgrozījums rāda, kad ir pienācis laiks. Par pārstrādi.
tikko mēs daudz ko redzējām, kas notiek Very ar pārstrādi. Tiek izaudzētas avenes, dzērvenes, melenes, un tas viss tiek arī pārstrādāts. Jā, bet mēs ļoti daudz iepērkam ogas no apkārtējiem. Jo darbojas klasiskais ekonomikas likums, kur ir viens lielais, tur uzrodās maziņie. Un līdz ar to cilvēki brauc un prasa, ko vajag audzēt. Mēs sakam, ko vajag audzēt, norunājam un pērkam ļoti daudz rabarberus, jāņogas, ļoti daudz cidonijas, smilcērkšķus, aronijas, upenes, kaut ko varbūt vēl aizmirsu, zemenes, ķiršus. Vienīgais, ko mēs pērkam no ārzemēm, tie ir ķirši, jo ķiršus nevar Latvijā tik daudz izaudzēt, cik mums vajag. Pārējais viss tepat apkārtējie izaudzē zemnieki. Viņi atved uz šejieni, mēs sasaldējam -36 grādos un pēc tam glabājam -20 grādos saldētavās. Saldētava mums sen daudz par maz, tāpēc mēs arī ar Eiropas fondu palīdzību būvējam klāt jaunas saldētavas. Tā ir tā jaunā būva, ko mēs redzējām blakus. Jā. Faktiski tad veidojas tāda kā Latvijas ogu banka. Jā. Ja vajadzēs, tad pēc tam var atsaldēt un... Jā, mēs esam Pārstrādāt. deklarējuši, ka mēs esam atbildīgs ražotājs, ka mums būs oga cauru gadu. Līdz ar to mums rudenī viss ir jāsapērk. Īstā un pārnestā nozīmē iesaldēta nauda. Tā ir ļoti liela nauda, kas rudenī mums ir jāiegulda. Un pēc tam cauru gadu mēs no tās bankas ņemam ārā, ražojam, atkausējam, ražojam un pārdodam. Vai šim visam ir arī saistība ar populāro terminu bioloģiskā saimniekošana? Mēs esam, pārstrāde ir bioloģiski certificēta. Ja, mēs strādājam ar audzētājiem, kuri ražo bioloģisko. Mēs ļoti daudz sniedzam pakalpojumu bioloģiskiem ražotājiem, jo mums ir iekārta, kura spēj ražot atbilstošu daudzumu arī mazajiem. Un līdz ar to mēs ļoti daudz ražojam citiem bioloģisko produkciju. Kā šajā visā palīdz Eiropas fondi un Eiropas finansējums, un kā ar to vispār jūs tiekat galā? Nu jā, es esmu beigusi Finanšu tirdzniecības fakultāti, līdz ar to kaut kādas pamatzināšanas man ir par finansēm. Absolūti, gandrīz visur es pati rakstu projektus un paši mēs arī viņus realizējam. Kopā ar Augļkopu asociāciju mēs arī piedalāmies, veidojam šo programmu, cīnāmies par to, lai būtu lielāks atbalsts tieši augļkopiem. Bet jā, mēs visur izmantojam fondus. Tagad arī, pateicoties Eiropas fondiem, top jauna ražotne un top jauna saldētava. Noteikti, jā, mēs izmantojam un esam pateicīgi par iespēju, ka to var izdarīt. Kādus soļus vēl vajadzētu spērt, lai šo Eiropas fondu apguve būtu vieglāk zemniekiem? Es domāju, ka numur viens tas ir tas, es nepateikšu neko jaunu, tā ir birokrātija. Ļoti daudz cilvēku nobīstās. Kā es jau teicu, ka man ir atbilstoša izglītība, līdz ar to es kaut ko saprotu gan no grāmatvedības, gan arī no finansēm, bet ir cilvēki, kuri nobīstās no tām pārbaudēm, nobīstās no prasībām. Kaut gan lauka atbalsta dienestam ir ļoti vienkārša projektu rakstīšanas sistēma, viņi pati arī labo, pasaka, ko tu esi nepareizi izdarījis. Es ļoti ceru, ka saimniekošana atkal pie mums Latvijā nāks modē, tāpat kā kādreiz 30.